Ja tu gribi lielāk, tad taisi, redz, ka tev salma priekšā ir, ja? Teiksim, tas ir garais, vai ne tos mazos taisīt, ja? Tā kā tos var taisīt, jo no smalkākiem salmiem sien lielos. Tās arheoloģiskās jostas, ja? Mēs katrā redzam puzuri, ja? Ir pat bronzā izvērti puzuri, ka tas ir zīme plaknē un zīme telpā. Un kurš ir pirmais, vai tas ir zīme plaknē vai zīme telpā, man liekas, ka tā ir mijiedarbība. Kadus 20 es braukāju ar nodarbībām, ņemu materiālus līdzi un braucu uz nodarbībām cilvēkiem mācīt, tā kā taisīt vakarēšanu, un kopā pasēžam un veram, un iznāk tāds gandarījums, iznāk jēga pavadīts vakars, un tu ej mājās jau ar rotājiem, un tas ir, tāds piepildīts. Un vēl jau tā vērtība tam puzuram ir, kad tu jau ej dabā, tu vāc materiālu, tu viņu žāvē. Tad viņi to garinā visu skaiti, ja? Un cik burvīga skaņa ir materiālam, ja? Un tu visu nepārtrauc ar viņu darbojies. Var teikt, tu nepārtrauc viņu, kā saka, mīlē un apčubini. Un tas pats jau puzura gatavošanas mirklis, tas jau ir pats, jau tā kā svētki. Ir ļoti labi, kad šeit šito te, kas ir vēršanas astīti nogriež nost un kājai iesien smalkāku diegu, un viņš atkal savalk, jo viņš stāv malā. Resnis un stāv malā, iesien smalkāku diegu, viņš atkal iet vidū. Redziet, un atkal savalkot, viņš paliek stingrs, un visās īsās kājas mēs apgriežam. Bet agrāk jau bija vienkārši aizgāju uz Rīgu un paņēmu garkūļu salmus un gatavoju rotājumu, ja? Tagad mums it kā mēs speciāli vācam materiālu no Jāņiem sākt vākt. Teiksim, no Jāņiem līdz jūlijam tas skatās iznāk, vislabākais ir, kad tās 3 pilnmēnešu dienas, tad ir, jo materiāls ir diezgan pajēls. Bet no jūlija beigas, augusta sākums, tad ir pats labākais materiālu vākšanas laiks ir labībai auzas, rudzus un kvieši. Labību novācot sasienām viņu aiz vārpām un karinām zem nojumas, bet saulītē. Un tad viņi izkalstu. Viņi var karināties līdz oktobrim. Līdz oktobrim var nest ātrāk. Galvenais skatās, lai nepelē, lai nenāk ūdens virsū, lai nepelē, bet saulīti un vējš viņu balinā. Kad sākās pēc miķeriem, kad nāk pie pirmie godi, kad vajadzīgs uz godiem taisīt materiālu. Ir labība novākt, iesākās klusais laiks, un sākās materiāla garināšana un sagatavošana materiālu. Un tad jau atkal, kad nāk, tad materiālu sagatavo, un kad ir tā vakarēšana, tad jau materiāls ir gatavs. Līdz lieldienām. Tas ir rotāja telpas. Tas ir sausais laiks, kad nav ārā zaļumu. Ir sausais laiks, kad darina sauso rotājumu. Kad viņi gatavi visi ir, mēs atkal varam nolikt, teiksim, nolikt kastē. Un tagad, kad mums ir darināšana, pirms garināšanas mēs viņus iemērcam. Es lieku viņus citronas skābas ūdenī. Tādā diezgan 60 grādos. Viņi paliek mīksti. Un arī viņi tad nomazgājās no visiem putekšņiem. Un es vienmēr smēju, ka nevar taisīt garīgas lietas no netīra materiāla, jo materiāls tiešām ūdens paliek tāds dūmakains. Un pēc tam strauji viņus izžāvē vai no pirtiņā vai uz radiatoriem, lai viņi nesapelē.
Un arī caur to mērcēšanu viņi paliek tā kā stiprāki. Viņš ir piebriedis un atkal ir sarāvies. Arī atšķirās tie rotājumi, ja? Uz miķuļiem vairāk rotā ar labību, ar ābolīšiem, uz mārtiņiem jau rotā ar melnām gaļas spalvām rotā. Atšķirās tās nianses ir. Uz Ziemassvētkiem ir, tur viss ir uz Ziemassvētkiem, gan olas, gan tā kā dzīvības sākums. Un uz lieldienām ir ļoti skaisti rotājumi, taisa ar kosām. Un viņi ir ar amortizāciju. Uz lieldienām rotā šūpoles, rotā ābeles, tā kā auglības simbols. Puzuram pamatā ir kristāls. Un kristāls, viņš ir no visām pusēm, viņš ir vienāds, viņš ļoti labi var veidot tālāk kopā. Cik liels puzurs un kādu rotājumu tu gribi likt klāt viņam, tas ir viss atkarīgs no telpas ir. Šitas puzurs sastāv, šitas ir no tādiem 6, ja? Šitas viens, uztaisot 6, nākošais 6. Un šitādi 6 vēlreiz sasienot kopā, veidojās jau Māras krusts. Un, ja tādu sasien vēlreiz kopā, iznāk dubultais Māras krusts un iznāk ļoti spēcīga aizsargājoša zīme. Ja? Mēs paņemam sagatavot materiālu, saskaitam 12 salmiņus un sākam veidot. Sākumā uzveram 3. Diegs ievēs parastā adatā, jā. Viss sākās ar 1, bet uzver 3 tagad. Un sasien kopā, un mums veidojās Dieva zīme pirmā, ja? Tagad mēs papildinām, veram klāt 2 un liekam uz 3 stūri. Mums jau veidojās Dieva zīme kopā ar Māras zīmi. Tālāk mēs vienkārši papildinām to ķēdi, liekot pa 2 klāt. Apmetu, izvera cauri un apmetu mezgliņu saturu starp īkšķi un rādītāju pirkstu, lai viņš ir stingrs. Un tad to mezgliņu pašļūcina apakšā, lai nav viņš pa vaļīgu un lai arī negriež salmu pušu. Mēs sazemējamies un tagad veram klāt, krājam zināšanas, ja? Mums jau viena Dieva zīme ir, tagad liekam nākošo klāt un veidojas mums jau buru laiva. It kā tāda smieklīgi, bet viņi pastiepjot, viņi visi mezgli nostājās savās vietās. Un sasienot kopā, mums izveidojās kristāls. It kā jau gatava patstāvīga personība un īso kāju mēs apgriežam un puzurs karājās vienā kājā. Tad mēs taisam 6 šādus un tad mēs sienam kopā. Piektdienas vakaros, kad nedēļas darbi ir apdarīti, sanāk saime kopā vai kuplākā skaitā, un tad notiek vakarēšana. Tur ir gan, tas nav tā kā uz godiem, bet tie nav godi, tie ir gatavošanās godiem. Tad nāk, gan kopā sanāk padzied un rokas ir brīvs, tu vari darināt rotājumus. Viss ēšana, rotāšana, cits šuj, cits ādā, ir tas piepildīs tas vakars. Tagad tu vari savērtīt iekšā, apkārt perimetru, jā. Tik daudz to rotājumu nelikt iekšā, jā. Ļoti interesanta nodarbe. Ja ir pacietība un ir kāds neliels mērķis, kam mēs šo puzuru taisam, tā kā tuvojās Ziemassvētki un kāds skaists dekoriņš netraucētu. Un tā es izdomāju, ka varētu apmeklēt šo meistarklasi un kaut ko sev arī mājai izveidot. Vajag drusciņu zināšanas un drusciņu pacietību. Bet ja ir tik labi skolotāji kā Ausmiņa, tas neko īpaši nesarežģīja.
Un it sevišķi, ja ir sagādāti materiāli. Bet ja nu visi būtu jāsāk no nulles ar materiālu vākšanu un gatavošanu, tad nezinu, kā to pacietību būtu. Es sasien nākošos divus arī? Ne, vairāk divus nevajag mums. Tagad mēs šitos liekam kopā. Šleifītis paliek. Šleifītis paliek, sasienam viņu kopā. Mēs esam diezgan daudz taisījuši. Un 11. gadā mūziķis Karlsons taisīja, satiec savu meistaru. Tad ar to sākās, tad kultūras namā ļoti daudz atnāca ļaudis, vecmāmiņas ar bērniņiem, un tad mācīja mums vadītāja, kā to visu dara. Un tad pēc tam braucām uz lielu sajietu Brīdavas muzejā, ka tur tad no visas Latvijas bija sabraukuši, kas nu bija tajā meistarklasē piedalījušies, un tad atsākās viss tā puzuru būšana, bet es atceros savus bērndienas, kad vecmāmiņai ģimenē dzima bērniņš, tad puzuri taisīja kāra pie šūpulīša, lai viss tas negatīvais vai kā, tad jau cilvēki arī Dievam stipri vien ticēja. Tad tur viss saistībā ar to. Un tagad mums par cik Ausmiņš tāds liels meistars, brauc uz meistarklasēm, aicina ļaudis viņu, un tad paņem arī kādreiz līdzi. Bet mēs jau, kā jau studītu, mēs kopā arī darbojamies arī šajā reizē citam tur. Uz Ziemassvētkiem jau īpaši daudz. Ļoti patīk bērniem. Es pat zinu, ka skoliņās mazajām klasītēm arī piedāvāju, lai darbotos. Tad lielākais puzurs ir Svetbankā uz Latvijas 100 viņam bija 4,5 metri apkārtmērs. Viņš bija dubultais Māras krusts. Mēs uztaisījām komandu, 4 cilvēki, mēs taisījām 2 mēnešus, bet tā ļoti intensīvi. Un to visu sataisījām pa sastāvdaļām, un tad ar lielām mašīnām, tādām fūrēm, vedām, arī pakoja speciāli kastes, vedām uz Svetbanku. Pats puzurs svēra 15 kilogramus. Mēs bijām Norvēģijā ar izstādi, tautstērpu izstādi. Izstādē brauc līdzi arī amatnieki. Es biju ar celēnēm un puzuriem. Un tad tur novērtēja ļoti, un tad viņi teica tos maģiskos vārdus. Jūs esat laimīga tauta, ka jūs esat to saglabājuši. Tad it kā uzreiz tāds, mums tiešām tā ir vērtība. Mēs esam paši stipri un mums viss ir.